Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Hinduistu pasākumā Indijā līdz nāvei sabradāto cilvēku skaits pieaudzis līdz 121. Amatpersonas informē, ka Utarpradēšas štatā vakar pasākumā klajā laukā, kurā bija atļauts uzņemt aptuveni 80 000 cilvēku, sapulcējās vairāk nekā 250 000. Drūzma izcēlās pasākuma noslēgumā, cilvēki klupa, noripoja pa nogāzi, iegāzās dīķī. Lielākā daļa bojāgājušo ir sievietes, vairāki desmiti cilvēku ir ievainoti. Amatpersonas pieļauj, ka drūzmēšanos izraisīja apmeklētāji, kas centās savākt zemi no vietas, kur stāvēja hinduistu līderis, kas bija galvenā pasākuma zvaigzne. Citi vainoja putekļu vētru, kas esot izraisījusi paniku. Ķīnas un Krievijas kompānijas izstrādā Irānā ražotajiem Shahed līdzīgu triecienu dronu. Aģentūra Bloomberg atsaucas uz informētiem Eiropas ierēģiem, kuri gan neidentificē izstrādes stadijā esošo dronu, bet Ķīnas aizsardzības resora vietnes un vairāki mediji ziņoja, ka Ķīna izstrādā kamikādzes triecienu dronu Sunflower 200, kas ārēji ir līdzīgs Irānas Shahed 136. Dažas Eiropas valstis uzskata, ka dronu piegādāšana Krievijai uzbrukumu veikšanai pārkāps letālās palīdzības robežu. Rietumus uztrauc arī tas, ka Ķīna varētu uzbūvēt Shahed līdzīgu dronu daudz ātrāk nekā Irāna vai Krievija, norāda aģentūra Bloomberg. Rezeknē pagaidu administrācija, kas sākusi darbu atlaistās domes vietā, iepazīstas ar pašvaldības pārvalžu un iestāžu vadītājiem. Šodien bija pirmā iepazīšanās tikšanās, bet tuvākajā laikā pagaidu administrācijas pārstāvji plāno individuāli tikties ar katru pārvaldes vai iestādes vadītāju. Pēc pagaidu administrācijas vadītājas Gunas Puces teiktā, šogad ir daudz darāmā, lai sabalansētu budžetu un izvestu pilsētu no krīzes situācijas, un šos mērķus esot iespējams sasniegt tikai strādājot labi koordinētā komandā. Viens no degošākajiem ir jautājums par iepirkumu komisijas darbību, jo pašlaik tā nav lemt spējīga kvoruma trūkuma dēļ. Tirdzniecības centru Ditton Daugavpilī plānos pārbūvēt par 12 stāvu ēku. Publiskā apspriešana par šo būvniecības ieceri notiek līdz 29. jūlijam. Būvniecības ierosinātājs ir Sijā Ditton nams. Uzņēmuma mājaslapā jau pirms vairākiem gadiem publiskota informācija, ka tuvākajā nākotnē Ditton realizēs vērienīgu tirdzniecības centra un zemnieku tirgus rekonstrukciju, kas paredz to apvienošanu un modernizāciju zem viena jumta. Publiskās apspriešanas grafiskais materiāls liecina, ka projektā iecerēta jauna 12 stāvus augsta ēka ar pazemes stāvu. Pārējās ēkas un korpusi būs vienstāva vai divstāvīgi, daļa ar pazemes stāvu. Būvdarbus plānots dalīt kārtās un būs nepieciešama arī vairāku esošo būvju nojaukšana. Plānots, ka turpmāk kompleksā atradīsies tirdzniecības platības, biroji, apartamenti, kinoteātris, sporta zāle, kafejnīcas un restorāni. Paredzēts izbūvēt vietas 906 automašīnām, kā arī 40 velo novietnes. Prēļu novada pašvaldība iecerējusi piesaistīt skolēnus novada vidusskolām, labākajiem piešķirot stipendijas līdz 50 eiro. Novada dome apstiprinājusi attiecīgus saistošos noteikumus, lai sekmētu izglītojamo motivāciju paaugstināt mācību sasniegumus un motivētu izglītojamos iegūt vidējo izglītību. Stipendijas apmērs vienam izglītojamajam mēnesī pēc nodokļu nomaksas būs 35 eiro, ja vidējais vērtējums semestrī nebūs zemāks par 7 ballēm un vērtējums nevienā mācību priekšmetā nebūs zemāks par 6, taču stipendija būs 50 eiro mēnesī, ja vidējais vērtējums nebūs zemāks par 8 ballēm, bet vērtējums nevienā mācību priekšmetā nebūs zemāks par 6 ballēm. Prēļu novada teritorijā darbojas 4 vidusskolas, 2 no tām ir reorganizācijas procesā un 2026. un 2027. mācību gadā kļūs par pamatskolām. Jauno stipendiju ietekme uz pašvaldības budžetu varētu sasniegt 10 000 eiro tuvākajā mācību gadā un aptuveni 20 000 eiro turpmākajos gados. Akciju sabiedrība Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca pagājušo gadu noslēgusi ar gandrīz 38 miljonu eiro apgrozījumu, kas gan ir par 35,9% mazāks nekā 2022. gadā. Uzņēmuma peļņa samazinājās 2,8 reizes līdz 1,771 miljonam eiro, savukārt Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcas koncerns pērn apgrozīja nepilnus 30 miljonus eiro, par 43,8% mazāk nekā 2022. gadā. Koncerna peļņa sarukusi par 17,1% un bija 3,25 miljoni eiro. Neskatoties uz Krievijas sākto karu Ukrainā, Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca pērn bija nodrošināta ar pasūtījumiem, kas ļāva gadu pabeigt ar peļņu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Sijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio.